Labdien, nu ko, sveiciens Rīgas Dinamo līdzjutējiem. Pēc ilgāka pārtraukuma atkal Rīgas Dinamo TV uzrunā mūsu mīļos skatītājus un Rīgas Dinamo līdzjutējus. Vēlreiz sveiciens visiem mūsu Rīgas Dinamo līdzjutējiem un Latvijas iedzīvotājiem aizvadītajā Latvijas 97. dzimšanas dienā. Nu ko, novēlēsim būt vēl spēcīgākiem, vēl vienotākiem gan Latvijā, gan arī apmeklējot Rīgas Dinamo spēles un jūtot līdzi jūsu komandai. Mēs joprojām esam mūsu šīs sezonas vienā no, es domāju, aizraujošākajām un priekš jums gaidītākajām akcijām. Pirmā reize birojā. Ilgāk pārtraukumu Rīgas Dinamo nav spēlējuši mājās, bet novembris iet uz beigām un vēl 3 spēles novembra mēnesī priekš mūsu klātsošiem līdzjutējiem. Es domāju, būs kā saldais ēdiens jau pirms nākamā mēneša decembra mājas spēlēm. Liels paldies visiem, kuri joprojām iesūta savus pieteikumus un piedalās ar visiem saviem ofisa darbiniekiem, kuri nekad nav bijuši Rīgas Dinamo mājas spēlē mūsu akcijā pirmā reize. Un šobrīd mēs izlozēsim uz nākamās otrdienas mājas spēli, kad pie mums viesosies mums labi zināmais Inets Radevičs vīrs, Pjotrs Šisļivijs ar savu Soču komandu. Un pirmo reizi uz šo spēli ieradīsies atkal šie 3 maģiskie burti VID. Valsts ieņēmuma dienesta, muitas pārvaldes, muitas, tarifu un maksājumu piemērošanas daļas, datu korekcijas nodaļas, labojumu datus muitas deklarācijas pēcmuitošanā. Ļoti nopietna kompānija, bet katrā ziņā savu organizāciju šai pirmajai akcijai ir pieteikusi Lita Elferte. Nu ko, piezvanīsim Litai, iepriecināsim viņu ar šo jauko ziņu, ka viņiem būs iespēja nākamā otrdien, 24. novembrī, nākt uz Arēnu Rīga un kopā ar tiem kolēģiem, kuri nekad nav bijuši Arēnā Rīga, just līdzi mūsējiem cīņā pret Sočiem. Joprojām aicinām jūs pieteikties Rīgas Dinamo mājaslapā, akcijā faniem, sadaļā pirmā reize un iespējams uz kādu nākamo spēli. Halo? Labdien, vai Lita? Lita, jā. Armands Simpsons, Rīgas Dinamo jūs patraucēja. Ļoti patīkami. Ilgāku laiku Arēnā Rīga lielais hokejs nav bijis, un tad mēs tā pēc nejaušības principa tikko esam izlozējuši jūsu iesūtīto pieteikumu. Ļoti priecīga ziņa. Vai daudz ir tādi jūsu kolēģi, kuri nekad nav bijuši Rīgas Dinamo mājas spēlē? Manuprāt, visas manas kolēģis, kuras cik nu limits atļauj ņemt līdzi, nav bijušas, izņemot mani. Jūs esat visuzcītīgākā starp savām kolēģiem? Jā, jo mani vīrs uz to mudina. Ļoti patīkami. Nu ko, šobrīd mēs esam veikuši izlozi mūsu 360 TV Dinamo Rīga jaunajā televīzijā, arī Facebook mājaslapā. Jūs varēsiet sekot līdzi, kā tas notika, un ar lielāko prieku tad mēs gaidīsim jūs nākamā otrdien, 24. novembrī. Vai jūs zināt, pret ko mēs spēlējam? Tūlīt paskatīšos, man ir izdrukāts spēļu kalendārs. Jūs esat paraugs Rīgas Dinamo līdzjutējiem, ļoti informēta un ļoti nodrošinājusies uz visām spēlēm. Jā, tātad ar Sočiem. Tieši tā. Kā mums ies? Mēs ceram, ka labi. Ar jūsu atbalstu noteikti būs vislabākajā kārtībā arī spēles rezultāts. Tā kā mēs jau Lita ar jums sazināsimies, ja? Paldies. Arī zinām tūlīt meitenēm priecīgo ziņu. Nu ko, mīļie skatītāji un mīļie dalībnieki, valsts ieņēmuma dienests ir spilgts piemērs tam, ka, lai nonāktu pie kārotās balviņas, ir jāpiedalās. Un acīm redzot, ka valsts ieņēmuma dienestā joprojām ir diezgan daudz mūsu līdzjutēji, kuri jūt līdzi diezgan mājās pie TV ekrāniem un nav bijuši. Tā tad ir jāpiedalās, ir jāsūta un iespējams kādā no nākamajām spēlēm mēs šādā pat nejaušā izlozes kārtībā izlozēsim jūsu iesūtīto pieteikumu. Un kāds ir mans mīļākais teiciens? Vēlreiz atkārtošos, lai pie kaut kā tiktu, ar kaut ko ir jāsāk. Šoreiz mēs aicinām Rīgas Dinamo līdzjutējus sākt ar pieteikumu iesūtīšanu akcijai pirmā reize birojā. Tiekamies jau nākamajā spēlē.